Hi guys, my name is Lexi, and I wanted to make a video to ask if I was pretty or ugly. Now, please be honest, because a lot of people say that I'm ugly, and I just wanted to know the truth. Am I pretty or ugly? Hi, I'm going to ask you today, am I pretty or ugly? Just be honest, I don't care. Just comment in the description below. Hi, my name's Tabitha. This is my first time actually doing a video, and I just had a slight question. Um, I've been teased a lot at school, like saying I'm ugly, but I've only got like maybe 2 comments from my teachers that I'm pretty. But I want to ask you people opinions. I was wondering, because all my friends at school, they are always telling me that I'm prettier than them, which I don't think I am. Some have your opinion. That feeling is what I have felt times infinity. I've never hated myself so much. I'm not even kidding. I've cried so much. Like, there was this one point where just seeing a picture of like a model on TV or browsing the internet where girls like love to take their clothes off, I just like burst out crying because I don't look like that and I never will. So, I'd like for somebody to help me out. Tajā laikā mini-miss konkurss, īstenībā viņš tika saprasts bērnu kategorijā. Tas nebija skaistuma konkurss, tas bija bērnu talantu konkurss. Un arī tie uzdevumi bija saistīti ar, lai atklātu katru bērnu tādu talantu, to iekšējo skaistumu. Ne jau tur bija runa par ārējām dotībām. Arī tas jau nekad nav mazsvarīgi, bet galvenais jau bija tas talants. Un kā tu zini, tu biji sagatavojusi ļoti skaistu dzejoli, kur mēs toreiz meklējām, tieši bija dailasīšanas konkurss, viena no sadaļām, un tur bija, un mēs meklējām to dzejolīti. Un tad vienkārši toreiz es kaut kā uzgrūdos tam Aspāzijas dzejolīti, un domāju, bet tas ir pilnīgi tā kā tev rakstīts. Kur varēja atrast vēl tādu raksturīgāku tieši tev dzejolīti, un tāpēc arī tu viņu tur skaitīji. Mani sauc Ilze Lakstiņa. Es mācos Vecaules pamatskolā 3. klasē un dzīvoju Vecsaulē. Mani varētu raksturot pēc dzejnieces Aspāzijas vārdiem. Tik jautra kā burbuļu avotiņš, tik sēra kā pārtam vītoliņš, deg acīs ar spītīgas uguntiņš, iz pirkstu galiem skrēj zibentiņš. Jā, tāda es esmu, to zināt, nākat un manu mīklu minēt. Es esmu kā roze starp rāceņiem, kā uguns starp sausiem žagariem. Jā, tāda es esmu, to zināt, nākat savu pirkstus apdedzināt. Jā, es tev palīdzēju vispār sagatavoties tam konkursam, bet tās visas idejas īstenībā, es nebiju tā, kas teica, tu tagad dari tā, un tagad tu izvēlies to dziesmu vai to dzejoli. Nē, īstenībā tu pati domāji, kā izskatīties tajā konkursā. Es vienkārši tevi atbalstīju un palīdzēju. Ja vienīgi
Ja nevienīgi man liekas, ka toreiz tā dāvana tā bija mana ideja. Un tā bija visbriesmīgākā. Un pārējās sadaļas bija tevis izdomātas. Tas bija vairs dāvanai. Nu, ar šodien acīs skatoties, liekas vienkārši kreisī. Tu to tā nešķiet. Kad es ieraugu to mazo meiteni, kas iekāpus kastēs. Un visā nopietnībā tur virpuļo pa skatu. Jā, nu kaut kā tā. Labi. Bet kā tev liekas, vai žūrija nevērtēja arī kaut kādu ārējo izskatu? Es nezinu. Tāpēc, kad meitene, kas uzvarēja, viņa nebija skaistāka par tevi.